Šobrīd Aivars Šmaukstelis dzīvo Rīgā un trenējas Ogrē, taču dzimtās mājas viņam ir Kocēnu pusē. Skolas gados, kad Aivars vēl mācījās Valmierā, par savām otrajām mājām viņam kļuva fitnesa sporta klubi. Tajos viņš trenējās teju katru dienu. Sākumā kaut kādos 14 gados sāku trenēties. Man piedāvāja, ka bijušais klases biedrs draugs Artūrs aiziet uz svaru zāli. Es sāku trenēties tā priekš sevīm no sākuma, mēs tur trenējamies kaut ko tādu. Tīra rakstīšanās tā bija vairāk. Un tad treneris piedāvāja, pēc Andrejs Rožla piedāvāja startēt trīsciņā. Un tad es piekrītu trīsciņā pastartēt, tad es pārtraukumiem tur kaut kādu laiku netrenējos, tad atkal trenējos, vēl joprojām startēju trīsciņā, un tad beigās piedāvāja spēku vīros. Pagastu mačos tad es Murmuižā startēt, un tad tur bija vēl Rūjienā, augšanos. Spēka trīscīņa, saukt arī par powerliftingu, ir spēka sporta veids, kas sastāv no 3 disciplīnām – vilkmes, guļus spiešanas un pietupieniem. Šeit, rēķinot uz sportista svaru, vērtē pacelto smagumu. Savukārt spēka vīru uzdevumi ir daudzveidīgāki. Šeit vērtē to, kurš no sacensību dalībniekiem spēs pacelt, pastumt, panest vislielāko smagumu. Tieši dažādība iepatikās Aivaram. Tie spēki ir tādi kompleksāki, vairāk tev viss tādi muskuļu grupas slēdzās iekšā, kas arī trīsciņā nav. Trīsciņā tu aizvien vienkārši piestupies, uzspied un uzvelc, cik tu vari. Ar spēku vīros tev jābūt jaudai kaut kādi pusminūti, minūti, citreiz pat 2 minūtes. Tev jābūt tāda, ka tev jāspēj izturēt to slodzi 2 minūšu laikā. Tev tur nevajag pietupies vienreiz un piecelies. Ar to man likās interesantāk. Un arī tas, ka tas sacensības notiek ārā. Nevis iekšās kaut kādās sporta zālēs, bet ārā saulē. Protams, ir tās laika, kad ir te plus 30 pāri grādi, ka tu mirsti nostanīs sacensībās un domā, priekš kam to vajag. Tās mocīs, bet labāk ir tas svaigā gaisā, tas patīk. Man, protams, vislabākās patīk stafets visādas, kur ir vairāk vienā vingrinājumā ir vairāk elementi. Tas pats riepa ar koferiem vai riepa ar mucu nešanu, vai arī ir tāds citreiz stafets, ka nēši jānones, tad uzreiz koferi vēl jānones un vēl beigās vēl maisi jānes. Tāds, kur tev vajag uz izturību arī strādāt, nevis tīri. Aiziet, tev vajag spēku un izturību organismam. Treniņi Aivaram ir 4 reizes nedēļā. Tos viņš paralēli apvieno ar ikdienas darbu. Lai gan tas prasa daudz laika un enerģijas, un reizēm pārpūle ir tik liela, ka Aivars vēlas mest mieru, tomēr viņš saprot, ka bez tā nevar. Es varu pateikt, ka godīgi spēku vīriem tu nevar tur aiziet uz svaru zāli, mēnesi, pusgadu patrenēties un domāt, es varu braukt startēt. Tas viennozīmīgi, ka nē. Tur ir tev jāstrādā smagi pie bāzes vingrinājumiem, tie ir pietupieni, spiešana, vilkme no zemes un pleci. Un pēc tam tu vari sākt lēnām ar inventāru mēģināt, jo no svaras ieņēm, no svaras zāles aiziet uz spēkvīriem, tu neko tāpatās nespēsi izdarīt. Tu labi varēsi varbūt to vilkmu atvilkt, bet tu pārējās disciplīnas nevarēsi tāds nēšus, kā piņas noiet ātri, tur tos pašus koferus, fermeru pastaigu, akmeņus celt un tāds. Jo tur ir jāiestrādā un tā tehnika nav tā, ka tur 2-3 treniņu laikā tu atstrādās, tur ir strādā pusgads, gads, 2 gadi, cik kā kuram iet. Un es, piemēram, arī trenējos, tagad man ir treneris Agris Kazeļņiks. Viņš man tāpatās vēl jau, cik es tur gadus trenējos, tiem spēkvīriem, vēl joprojām pamāca, kaut ko pakonsultē, pastāst, kā labāk. Es vienbrīd netrenējos, tad bija atkal tāda tukšuma sajūta. Kad es tā atsāku trenēties, tad arī atsāku tajos spēkvīros startēt. Un tas cīņas par sevi. Gribās pierādīt, ka tu esi labāks, mazliet spēcīgāks, un tu gribi to sasniegt, ka tu esi labākais, stiprākais. Neatlaidīgums un patika pret to, ko dara, Aivaram ļāvusi sasniegt augstus panākumus. Mēneša sākumā viņš Eiropas spēka vīru čempionātā amatieriem, pašam necerot, ieguva 1. vietu. Sacensības bija ļoti labi norganizētas, augstā līmenī norganizētas. Dalībnieku skaits bija šogad ļoti daudz, 33 mēs dalībnieki bijām. Un konkurence bija sīva. Konkurence tā, teiksim, ar pirmais trīnieks mēs bijām reāli vienādi. Gan te visās disciplīnās plus mīnus vienādi. Bija tā, ka es pieļauju kļūdas, un tad viņi arī pieļauju kļūdas kaut kur.
Aivars smejot saka, ka uzvarējis veiksmes dēļ un pateicoties labam zvaigžņu stāvoklim. Taču runājot nopietni, viņa prāt arī apkārtējo atbalsts bija nozīmīgs. Pašreiz, godīgi sakot, pats augstākais tituls, kas man iegūts, un tas nozīmē, ka jāstrādā smagāk, jo ar šo titulu iegūšanu es arī izcīnīju to nākošu gadu startēt Lietuvā Čempionu līgas posmā. Tie ir starptautiskie sacensības, kur Eiropā stiprākie startē. Un tad ir jātrenējās tagad vienkārši smagāk un vairāk tā, lai varētu pierādīt nākošajā gadā Lietuvā, ka ir tā, pašam arī gribās labāk tur nostartēt. Liena Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.